Tu skaties Latvijas gada auto 2024. gada sezonu. Šogad Latvijas gada auto paliek 25 gadi kopš konkursa notiek. Vai vēl precīzāk sakot, balva tiek pasniegta 25. reizi. Tālajā 1998. gadā notika pirmais Latvijas gada auto, toreiz gan deva uz atpakaļ, un proti bija Latvijas gada auto 1997, un uzvarēja Audi A6. Šogad ir pilnīgi citi pretendenti, bet jā, ir arī Audi. Jau elektroauto SQ8 e-tron. Tā kā tāda interesanta paralēla, bet redzēsim, kurš tad uzvarēs, bet pirms tam vēl ir jātiek uz top 7. Un top 7 balso žūrija. Un tas ir, kāpēc mēs esam šeit. Mēs no sākuma parādām visas mašīnas, lai sabiedrība var redzēt, kas tad ir tie jaunie modeļi no pasaules autobūvas, kur ir pieejami Latvijas tirgū. Jo nevienmēr ir tā, ka, ja mēs lasām kādu ziņu, ka pasaulē ir piedzīvot pirmizrādi tam un tam auto, un te tas pēkšņi ir. Šogad konkursā ir 21 jauns automobīls, kurš cīnās par Latvijas gada auto 2024 titulu. Cenu starpība ir diezgan liela, daži auto sākās pat no 16 000 eiro. Cena no. Kad piekomplektē, tad jau šeit tas pats auto ir par 20 900, bet tā tik un tā ir diezgan laba cena. Dārgākais auto mums šogad ir cena no 120 000 eiro un nokomplektētā versijā 174 000 eiro. Ir prieks redzēt, ka ir diezgan daudz dažādu vēl joprojām pieejami jaunu auto, jo bišķiņ jau liekas, ka gan ar telefonu tehnoloģijās mēs redzam, kad ir tāda zināma tāda unifikācija. Ja, un tagad šī elektroplatformas ražotājiem, kas ienāk, būtībā pamainās nedaudz gabarīti, bet mēs jau iekšējo navigāciju, multimēdijas redzam ļoti līdzīgs pats starp dažādiem modeļiem. Tad tomēr ir vēl prieks, ka mēs varam, pirmkārt, mums ir arī daži auto ar mehānisko ātrumkārbu viens. Un visi pārējie auto ir ar automātisko kārbu. Atcerēsimies, ka nemaz tik sen, daži 15 gadiņas atpakaļ, un īpaši tad, kad gada auto sākās, kārtīgs vīrietis uzskatīja, ka ar automātu tas jau nav auto. Tagad tā ir pamatnostādne. Tad vēl ar interesi pārlasīju vecos anekdotus, kad ideja bija tāda, ka suns skrien pakaļ mazlitrāžas auto. Cik mums tagad ir litri dzinējam, vai ne, mēs redzam. Un drīz mēs vispār runāsim iespējams par to, kas tad ir tāds iekšzemes dzinējs, kas tur bija tajā laikā, būs tikai youngtimer kustībā un viss būs elektroauto. Vismaz uz to mūs spiež Eiropas Savienība. Kā tas būs, redzēsim. 2035. gads, ambiciozi, bet ar nobīdēm uz to mēs ejam. Un arī šogad mums ir arvien vairāk un vairāk elektroauto, ko mēs šeit varam redzēt. Kad gāju tiešādē, kāds piezīmē, ka ļoti daudz mašīnas ir ar ne Latvijas numuriem. Te sveiciens mūsu likumdevējiem. Igaunijā jaunu auto reģistrēt lētāk, un no turienes mums ierodās testa parks. Tā kā redzam, dažādi auto, mehāniskās kārbas, lielāki litri, mazāki litri, elektroauto, iekšzemes šogad mums nav ūdeņraža auto, redzēsim, no kā vēl izdomās drīzumā ražot elektrību un pēc tam to veiksmīgi aizvadīt. Galvenais jau, lai tie riteņi griežās. Bet arī tagad mēs esam kaut kādā posmā, kad pēc 10 gadiem liksies tā ir tāla vēsture. Tad līdz ar to tagad mēs varam pasīties gan uz aizvadītajiem gadiem, kad uzvarēja viens vai otrs auto, un likās, ka tas nav normāli. Tagad tā ir norma, un es domāju, ka nākamā norma, kas būs pēc 10, nemaz nerunāt pēc 25 gadiem, tas var būt liels pārsteigums. Paskatīsimies, kas tad mums ir šogad dalībnieku vidū, jo atceramies vienu galveno lietu, kas ik pa brīdim komentāros pavīd, ka nav īsti skaidrs, kāpēc tāds konkurss un kāpēc tā. Tas ir tikai jaunāko modeļu. Tas, ka tas ir jauns auto un viņš ir tirdzniecībā, nenozīmē, ka tas var piedalīties konkursā Latvijas gada auto. Tikai jaunākie modeļi, kuru reģistrācija CSDD ir pēc 2022. gada 1. oktobra. Tātad mūsu kalendārais gads 1. oktobrs līdz novembris tagad. Skatāmies, kas mums ir šogad. Audi SQ8 e-tron, Peugeot 408, Citroen C4X,
Hyundai Kona PHEV, Volkswagen ID.3, Volkswagen Touareg Airline, Dacia Duster Extreme, Nissan X-Trail, Porsche Cayenne, Hyundai Ioniq 6, Renault Clio, Peugeot 2008. Iepriekšējais Sangyang tagad ir KGM Torres. Pirmo reizi Latvijas gada auto vēsturē, pirmo reizi Latvijā ir šogad oficiāls Ķīnas autoražotāja pārstāvs. Bike Beijing X55, Dacia Jogger Extreme, Renault Austral, Peugeot 508, Hyundai Kona Electric, Škoda Enyaq Coupe IV, Jak 8 Pro, KGM Musso. Latvijas gada auto žūrijā šogad ir 16 auto eksperti. Tie ir vadošie auto žurnālisti un lielāko auto parku pārvaldītāji. Mēs izvēlējāmies šādu formātu, lai nebūtu pārāk maz žūrijas biedru. Maz, es domāju, mazāk par 10, jo tad katram žūrijas biedram, kurš testē arī jaunas mašīnas, ir ļoti liela ietekme. Un tomēr dīleriem patīk un importieriem, ka pasaka kaut ko labu. Lai gan ir arī lielākie autoražotāji, kas ļoti labi šīs lietas nodala. Taču, lai nebūtu tik liels īpatsvars, mēs žūriju noturam lielāku, ap 15-16 cilvēkiem, ir bijis arī mūs 12, šogad 16. Un tie ir lielākie Latvijas autoparki, kuru pārvaldībā ir vairāki tūkstoši auto. Ja tu skaties šo video novembrī, tad tev vēl ir iespēja piedalīties tautas balsojumā par savu simpātiju favorītu. Visi šie auto ir pieejami internetā gadaauto.lv, iauto.lv un tirdzniecības centrā Mols lielformāta foto izstādē, kur par katru pirkumu tu dabūni mazu kuponiņu un tu vari ielikt pie savu favorītu. Tā kā ir gan internetā, tur ir ierobežojums, var balsot vienreiz no viena sociālā tīkla, vai klātienē tirdzniecības centrā Mols visu novembri tu vari balsot par savu favorītu. Un 7. decembrī notiks Latvijas gada auto 2024 svinīgā tiešraide, kad televīzijā 7:00 RTV un sportcentrs.com varēs skatīties Latvijas gada auto tiešraidi, kā arī iAuto, Delfi, Jauns.lv, TVNet. Tiekamies ekrānos, skatāmies, kurš auto Ulbruks Pērlē pacelsies no skatuves apakšu uz augšu. Un tas arī būs Latvijas gada auto 25. gada jubilejas gada uzvarētājs.